Kas ir rūpju koks? Kas ir pikets? Kas ir mongols? Kas ir ausma? Kas ir ezīts miglā? Kas ir staigātājs? Kas ir varbūt vēl kaut kas? 8 stāsti, pie kuriem mēs esam šobrīd nobāzējušies, un šīs 8 dziesmas, ar kurām mēs turpināsim jūs iepazīstināt. Katra no šīm dziesmām ir pelnījusi savu zvaigžņu stundu, savu mazo zvaigžņu stundu, savu mazo iepazīstināšanu. Tāpēc, ka šie stāsti nav saistīti viens ar otru. Te ir saistīti caur mūsu dzīvi, caur mūsu pieredzi, caur mūsu malšanos, cauri visam, kas pēdējos gados ir bijis piedzīvots, izdzīvots, pārdzīvots. Jā, katra no šīm dziesmām ir pelnījuši savu iepazīstināšanu, un pirmā, ar kuru mēs jūs iepazīstināsim, ir Rūpju koks. Rūpju koks ir stāsts par bezgalīgas, bezcerības, caurvītu 2 gadu posmu, kad kāds neaptverams spēks, kas mīt mūsos katrā pašā, mūs izvelk aiz matiem ārā. Un tas stāsts beidzas tajā brīdī, kad tu esi sasniedzis atkal ūdens virsmu vai gandrīz to sasniedzis, tikai tad tu vari paskatīties un saprast, cik liels malacis tu esi bijis, ka tu esi tam ticis cauri. Bet to noteikti nevar redzēt tajā brīdī, kamēr tu vēl mēģini tikt kaut kur virs zemē. Virs zemē.